Bezatbildīgie. Bezatbildīgie parasti mēģina atrast attaisnojumu savai rīcībai citos, liekot savas personīgās atbildības uzņemšanos, vienkārši uz citu galvām. Tā ir vienkārši nevēlēšanās atzīt, ka viņu rīcība ir bijusi dēļ tā, ka viņi paši personīgi ir pieņēmuši lēmumu kādam vai nu nodarīt pāri, vai arī iesaistīties ar kaut kādām dzīvi čakarējošām lietām. Var minēt piemēru, pieņemsim kaut kāds puisis, kas tiek izraidīts no pasākuma dēļ viņa uzvedības. Kāpēc tu man liec atstāt šīs telpas? Viņš taču man piesējās, ka man rokās ir pīpējamais rīks, bet redzi, tas nav pīpējamais rīks nemaz. Es nesaprotu, kāpēc nekad neviens cits nav vainīgs. Nē, es negribu dzirdēt, viss, es eju projām. Tip, 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 un viņš aiziet projām. Jā, apmēram tā. Bet viņš jau neredz sevi no malas, ka pirms viņš tika izraidīts. Cits, kurš viņa rokās sajauca priekšmetu ar pīpējamo rīku, viņam vienkārši aizrādīja, lai viņš kopējās telpās nelaiž tvaiku, un to izdarīja bez aizvainojumiem. Ja? Bet viņš atkal reaģēja uzreiz, sākot saukt aizrādītāju par lohu. Un viņš to turpināja darīt vairākas reizes, kaut viņam tika aktīvi teikts, lai viņš apstājās to darīt. Bet pēc neapstāšanās, protams, tika ātri pieņems lēmums viņu izsūtīt ārā, jo tā tak nevar, jo pie tam jau citas iepriekšējās reizes jau bija runāts, ka viņa saukšana citus par lohiem ir nepieņemama uzvedība. Protams, viņa bezatbildīgajā prātā par viņa uzvedības iznākumu ir vainīgi citi.